Kur ir mūsu ražotais insektu siets. Jā, te diezgan populāra lieta, jā, kas vasarā vajadzīga. Parādīsim, kā ļoti vienkārši un ērti pašiem ir samērīt, lai jūs attālināt varat pasūtīt, un mēs varam bez liekas braukšanas un ņemšanās uztaisīt jums sietu. Viss, kas ir vajadzīgs, ir mērlente un varbūt šis instruments. Ja? Tātad svarīgi ir, visu to daram no telpas iekšpus to mērījumu. Ir svarīgi samērīt šo platumu, no gumijas līdz gumijai. Attiecīgi, ja? Liekam klāt šeit un šeit. Ja? Cik mums ir? 54, 2. Ja? No maliņas līdz maliņai. Un augstums arī tas pats. Un jūs mums sūtat šos izmērus. Un cik augstums šajā gadījumā ir? 127, 2. Ja? Tātad platums un augstums. Un otra ļoti svarīga lieta, vajadzīgs āķa izmērs. Āķa izmēru kā vislabāk ir nomērīt, kur mēs varam parādīt no šīs. Pie ārpus paknes vai kaut ko vienkārši taisni pielikt klāt, jo mērlēm taisķirot nebūs tik precīzi tas mērījums. Un liekam klāt solštaku un skatāmies līdz blīvgumijas vidum. Šai gadījumā līdz blīvgumijas vidum mums ir kaut kādi 13 mm, mēs varētu teikt. Ja? Tas būs tas āķa lielums. Un tas ir šis te, tas āķis, jā, kā aizkabināsies. Tātad pieejami standarts sieti un pieejami arī sieti, ja ir dzīvnieki, putniņi, vēl kaut kas mājās, lai ir droši, kad nevar saplēst alumīna izturīgie sieti. Krāsas, ļoti plaša izvēle, cenas visiem ir vienādas, neatkarībā no krāsām. Jā, varam redzēt, pieskaņot gan koka logiem, visādas krāsas, un arī populārais antracīta tonis arī. Tā kā jā, sūtam sietus, mēram attālināt un taisam.